Mana Latvija ir dziesmu svētku koris, opera un teātris. Laukos no aprasojušas zāles pacelts ābols, mammas siltā šalle un mans dēls. Šodien kvalitatīvs interneta pieslēgums ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem ne tikai pilnvērtīgam valsts pārvaldes darbam un sabiedrības izglītības procesam, bet arī mūsdienīgas un veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstībai. Lai veicinātu reģionu konkurētspēju un nodrošinātu kvalitatīva interneta pieejamību, pēdējos gados ar Eiropas Savienības fondu finansējumu lauku teritorijās tiek izbūvēts jauns, platjoslas optiskā interneta tīkls. Šodien sižetu cikla izaugsmes ceļš sērijā ieskatīsimies platjoslas optiskā tīkla izbūves projektā un kādus ieguvumus tas sniedz iedzīvotājiem Latvijas reģionos. Pirms 20 gadiem interneta pieslēgums tika uzskatīts par ekskluzīvu pakalpojumu. Tas pārsvarā bija pieejams skolās, bibliotēkās vai valsts iestādēs. Mūsdienās situācija ir krasi mainījusies, un internets, kā arī ar to saistītie pakalpojumi, ir kļuvuši par neatņemamu mūsu dzīves daļu un pieejami gandrīz ikvienā mājvietā. Lai veicinātu reģionu konkurētspēju un nodrošinātu kvalitatīva interneta pieejamību, pēdējos gados ar Eiropas Savienības fondu finansējumu lauku teritorijās tiek izbūvēts jauns, platjoslas optiskā interneta tīkls. Tas nozīmē, ka kvalitatīvs internets pieejams arī tajās Latvijas vietās, kur iepriekš pieslēgums šķita neiespējams. Līdz 2023. gada beigām izbūvēti vairāk nekā 3600 km optiskā tīkla trases, izveidoti 460 pieslēguma punkti operatoriem, kā arī radīta iespēja nodrošināt ātra interneta pakalpojumus vairāk nekā 136 000 mājsaimniecībām. Šajā raidījuma cikla izaugsmes ceļš sērijā palūkosimies, kā pēdējos gados ir attīstījies interneta tīkls Latvijā un kādas priekšrocības tas nodrošinājis Latvijas uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Attīstoties informācijas tehnoloģiju iespējām un pieejamo pakalpojumu klāstam, viens no valsts galvenajiem mērķiem bija nodrošināt ātru internetu visiem Latvijas iedzīvotājiem. Ātrs internets sniedz ieguvumus gan valsts pārvaldei, kas kļūst sabiedrībai arvien vieglāk un ērtāk sasniedzama caur elektroniskajiem pakalpojumiem, gan iedzīvotājiem. Tai skaitā, radot iespēju sazināties ar iestādēm, piekļūt kvalitatīvai izglītībai un iespējai strādāt attālināti. Savukārt uzņēmējiem tas ļauj attīstīt e-komerciju un būvēt mūsdienīgas ražotnes, kurās iekārtu darbu uzrauga vai darbina, izmantojot jaudīgu datu pārraidi. Platjoslas optiskā tīkla izbūves projekts aizsākās 2012. gadā, paredzot izbūvēt tīklu Latvijas novados, kur salīdzinoši nelielā iedzīvotāju skaita dēļ elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji neveidoja savu optiskā tīkla infrastruktūru dārgo izmaksu dēļ. Šobrīd platjoslas tīkls izbūvēts kopumā 300 teritorijās. Īpaša uzmanība tika pievērsta vietām izglītības iestāžu tuvumā, kurām nav pieejams kvalitatīvs platjoslas internets efektīva attālinātā mācību procesa nodrošināšanā. 10 projektu realizācijas gados Latvijas valsts investējusi nedaudz vairāk kā 10 miljonus eiro, kā arī saņēmusi Eiropas Savienības līdzfinansējumu 65 miljonu eiro apjomā. Šobrīd 14 elektronisko sakaru operatori ir iznomājuši vairāk kā 6900 km optiskā tīkla. Platjoslas tīklam pieslēgti arī 64 mobīlo sakaru torņi. Gandrīz trešdaļa no tiem ir Latgalē. Visplašāk tīklu izmanto operatori Vidzemē, kur iznomāti vairāk nekā 2300 km optiskā tīkla. Tā seko Zemgale un Latgale. Latvijas iedzīvotāju ieguvumi ir saistīti ar to, ka ir pieejams kvalitatīvs un stabils internets. Lai to nodrošinātu, ir svarīgi, ka elektronisko sakaru komersantiem operatoriem pieejams uz vienādiem un līdzvērtīgiem nosacījumiem optiskais tīkls, attiecīgi iedzīvotājiem piedāvājot kvalitatīvu pakalpojumu un arī izdevīgu pakalpojumu. Un šeit mēs varam runāt par visu pilnu dzīves ciklu, ja tā varētu teikt. Tās ir gan mācības, uzņēmējdarbība, mākslīgā intelekta rīku pielietojums, neatkarīgi no tā, vai jūs esat pilsētā vai laukos. Projekta realizācija notika divos posmos. Pirmajā kārtā attiecīgi tika izbūvēts optiskais tīkls no pilsētu maģistrāliem pieslēguma punktiem uz novada centriem.
Un otrajā kārtā mēs jau paplašinājām šo tīklu, lai nodrošinātu viņa nepārtrautību, jeb rezervāciju, kā arī mēs aptvērām jaunas papildus tā saucamās baltās teritorijas. Baltās teritorijas ir optiskā tīkla uzraudzības komitejas iezīmētās teritorijas, kur komersanti no dabiskas komerces prakses skatpunkta nav izteikuši vēlmi veidot savus optiskos tīklus. Tātad mēs kompensējam šo nepietiekamību. Projekta mērķis bija visām mājsaimniecībām piegādāt interneta pieslēgumu ar lejupielādes ātrumu vismaz 100 megabiti sekundē, ko varētu uzlabot līdz gigabitu ātrumam. Tīkla piekļuves punkti galvenokārt izbūvēti pie sabiedriskā labuma vai publiskām iestādēm. Tomēr projekta potenciālu novērtējušas arī atsevišķas Latvijas pašvaldības, kuras pauda vēlmi, lai tajās tiktu izbūvēts vairāk nekā viens piekļuves punkts. Tādējādi pašvaldību infrastruktūras tika padarītas pievilcīgākas uzņēmējiem, piemēram, daudz dzīvokļu māju projektētājiem vai turisma attīstītājiem. Tas Jaunpilī viss mums sākās 2018. gadā, kad LVRTC uz Jaunpili tajā brīdī būvēja otro kārtu platjoslai. Tā kā mēs paspējām izbūvēt savu optisko tīklu pirms Covid pandēmijas 2019. gada rudenī, mēs bijām pieslēguši visus uzņēmumus optiskiem kabelim, līdz ar to viņiem nebija problēmas darbam attālināti. Cilvēki mācījās strādāt attālināti, jo tas bija kaut kas jauns, nebijis līdz šim. Un pateicoties optiskajam internetam, viņiem bija tā iespēja strādāt no mājām un tāpat tās arī mācīties un darboties attālināti. LVRTC optiskais kabelis, šis projekts visdrīzākais nebūtu. Tas būtu pārāk sarežģīti, pārāk finansiāli smags projekts, lai mēs to uzsāktu no nulles ar to klientu skaitu, kas Jaunpilī ir. Šobrīd Jaunpilī ir pieslēgts aptuveni 20 juridiskas personas mūsu optiskajam kabelim. Privāto pakalpojumu segments ir aptuveni nedaudz pār 100 klientiem šobrīd. Principā jau pašvaldības pakalpojumu kvalitātes sniegšanā tas jau ir arī nozīmīgi strādājot ar e-pakalpojumiem tā, lai tas būtu ātrs, lai tas būtu jaudīgs. Protams, mēs attīstam arī pilī šo turismu, kur ir ļoti būtiski, lai pakalpojums būtu ātrs. Tās, protams, ir visa veida rezervācijas, tās ir aktīvās reklāmas tālāk, jo tas ir mūsu turisma objekts, viens no prioritārajiem, tā kā mums tas ir svarīgi. Projekta otrajā kārtā tīkla piekļuves punkti izbūvēti pie 18 izglītības iestādēm, 27 bibliotēkām, kā arī 128 pagasta un novada pārvaldēm. Tāpat daudzi pieslēguma punkti pieejami pētniecības un biznesa centros, ārstu praksēs un iestādēs, stadionos, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju lokācijās, kā arī uzņēmumos, kas intensīvi izmanto digitālos resursus. Mūsu uzņēmumā pamatā internets viennozīmīgi vajadzīgs e-pastiem, jo viss šobrīd notiek caur e-pastiem. Un ļoti daudz iekārtas mums arī ir pieslēgts pie interneta, kur attālinātā vadībā var servisu uzņēmumu apskatīt un kaut ko palīdzēt, saremontēt vai izlabot. Līdz ar to interneta atstāvīgais pieslēgums ļoti nepieciešams. Pēc optiskās interneta ieviešanas mēs principā serverus pārcēlām ļoti daudz arī Mākonī, un mums ir arī serveri Igaunijā. Pateicoties optiskajam internetam, mēs to varam izdarīt stabilāk. Mums vairs nav jādomā, kad ir jāpārstartē rūters, jo atkal ir pārlikusi no vienas apakšstacijas uz otru apakšstaciju, vai divi paralēlie mobīlie interneti jātur, jo var viens strādāt, otrs nestrādāt. Līdz ar to tas teikšu tā, ka drusku pat vairs nevar salīdzināt. Skolā mēs izmantojam ļoti daudz datortehniku un ir iespēja pieslēgties vairāk kā 100 datoriem vienlaicīgi un strādāt gan skolas darbiniekiem, skolotājiem, gan arī skolēniem dažādos kabinetos, un tas nebija optiskais internets, tikām stundās. Bieži vien bija tā, kad nāca stundu uz beigām, tad kāds no skolēniem tikai varēja pieslēgties attiecīgajai platformai vai sistēmai.
tā klase, kur ātrāk sāktu strādāt, varētu strādāt, bet tā, kur vēlāk sāktu, tiem būtu problēmas ar piekļuvi internetam. Tad šobrīd to var izdarīt pāris minūšu laikā, nav problēma. Lai pārraudzītu izbūvētā optiskā tīkla un piekļuves punktu darbību, veiktu nepieciešamo analīzi, kā arī nepieciešamības gadījumā atklātu kabeļu bojājumu, uzstādītas īpašas iekārtu monitoringa sistēmas. Optiskā tīkla izbūve Latvijā ir solis nākotnē, kas nodrošina ne tikai ātrgaitas internetu, bet arī iespēju veidot modernāku un attīstītāku sabiedrību. No uzlabotiem e-pakalpojumiem līdz attālinātai izglītībai un darbam, katrs solis kļūst vieglāks un pieejamāks. Savukārt uzņēmēji iegūst jaudīgus rīkus biznesa attīstībai. Šis ir ieguldījums Latvijas nākotnē, lai ik katrs Latvijas iedzīvotājs būtu savienots ar globālajām iespējām. Eiropas Savienojamības mērķis paredz līdz 2030. gadam nodrošināt visām mājsaimniecībām, uzņēmumiem, izglītības un ārstniecības iestādēm un citu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem piekļuvi augstas veiktspējas tīklam un visas apdzīvotās vietas aptvert ar jaunākās paaudzes bezvadu ātrdarbīgiem tīkliem, kur veiktspēja būtu vismaz līdzvērtīga – 5G. Kopā veidojam labāku rītdienu. Mīļais skatītāji, aicinu tevi uz sarunu par sirds veselību, īpaši tos, kam mazliet pāri 50. Noskaidrosim, kā mūsu sirsniņa noveco un kā to atbalstīt. Mūsu šīs dienas eksperti Nikita Nazarenko, kardiologs, Andrejs Nikolājevs, farmaceits un Mārīte Kozlovska, brīnišķīga aktīva dāma. Visiem ir zināms, ka sirds ir muskulis. Un saki, lūdzu, vai viņš arī noveco līdz ar mums? Par to sirds muskuli man ir iebildums. Daudzi domā, ka tas ir motors. Bet, jā, pareizi, tas ir muskulis, jā, un kurš arī var tikt pārslogots, nogurdināties, jā, kuram nepatīk īpašas pārāk lielas fiziskas pārslodzes, teiksim, jā, kuram arī jādozē viss tā aktivitāte, sevišķi pēc 50 gadiem, teiksim, šai vecumā, jā. Protams, mēs nevaram pateikt par sirds novecošanu kā izolētu procesu, jo organisms noveco visu kopā, jā, bet droši vien ar tādu terminu varētu apzīmēt tādas izmaiņas, ko mēs biežāk redzam cilvēkam novecojot, un visvairāk mēs varētu runāt par holesterīnu uzkrāšanos sirds asinsvados, citos asinsvados arī. Daudzus jautājumus mēs nevaram dzirdēt, teiksim, mēs nevaram sajust, pieņemsim to pašu holesterīna skaitli, holesterīna līmeni, jā, un daudzi cilvēki nemaz neiedomājoties, ka tam ir jāseko līdz tāpat, ka savam svaram, pieņemsim, jā. Ja cilvēkam uzturs ir tāds diezgan tāds nelabs, nav pilnvērtīgs, tad viņš to holesterīna līmeni var diezgan ātri krāt. Un tas jau ir tas viens no sirds riskiem, kas sāk, bišķiņ provocēt tavu sirds veselību. Runājot par sāli, nav tā, ka pavisam nedrīkst to lietot uzturā, bet noteikti vajadzētu ierobežot līdz vienai teikarotei dienā. Un to vislabāk var kontrolēt, kad tu pats gatavo sev paēst. Kādam jābūt ir sirds ritmam? Principā normāli miera stāvokļi, kad mēs tagad sēžam, mums būtu jābūt tam pulsam no 60 līdz 80, pieņemsim. Ja mēs uztraucamies, filmējoties, mēs uztraucamies, ja. Varētu būt 85, 90 varbūt kāda brīdi, ja. Bet reāli tā 70, 80, tas ir tāds, plus minus ok līmenis. Viss, kas ir augstāk par 80, ja, un ja tas ir hroniski, tad ir jāskatās iemesls, kāpēc ir pātrināts pulss. Skaitās, ka maksimālais cilvēka puls tiek izreicināts pēc formulas 220 minus cilvēka vecums. Līdz ar to, pieaugot vecumam, maksimālam pulsam vajadzētu būt lēnākam. Saki, Andrej, kādi ir ieteikumi, kā mēs varam atvieglot savu sirsniņu? Vai tās ir fiziskas slodzes, vai tas ir ūdens patēriņš ikdienā? Lai atvieglotu sirsniņu, tevi būtu jānoslogo, teiksim, jā. Bet, lieta tāda, ka ir jānoslogo sevi fiziski ik pa laikam, teiksim, jā, kaut kādas
tādas kardiopastaigas, es viņus nosauktu. Ja? Tad ir jāpieseko līdzi, ko tu ēd. Neaizmirst, pieņemsim par tam pašam zivju omega augstskābēm, teiksim, tad ir labi jāizguļas, jo sirdī nepatīk, ka tu neizgulējies. Tas ir adrenalīns, kustība. Cilvēks kustībā, viņš sevi atjauno. Man tāds iespējas. Man liekas, ka jo es vairāk kustos, jo es jūtos jaunāk. Es nejūtu savus 73 gadus. Man liekas, ka man gribas vēl idejot. Sirds ir muskulis, jā, un tāpat kā jebkuram muskulim nepieciešams treniņš, tāpat arī sirdī, un jebkura kustība, un sevišķi, ja tā ir sportošana, pat tādas pie mērenas slodzes, sirds tiek trenēta un pēc tam varētu strādāt lēnāk un efektīvāk, jā, un atkal panest to lielāku slodzi, kad tā ir nepieciešama. Protams, sirds veselībai ir jāseko līdzi, un pirmais, ko mēs varam izdarīt, tas ir viens no fiziskā aktivitāte un sirds vitamīnu palīdzība, teiksim, jā, tas ir tādas divas vienkāršas lietas, kas ir pieejams jebkuram cilvēkam, jā, un tas ir pirmais, ar ko ir jāsāk. Saki, lūdzu, ko tu kā farmaceits var ieteikt profilaktiski lietot? Un pat cik mēs jau ieminējāmies par to sirds pulsu un precīzu sirdsdarbību attiecīgi, jā, es ļoti labi atbalstu, man patīk preparāts Valerons. Valerons ir ļoti labs tāds, teiksim, vitamīnu kombinācija un, teiksim, citu bioloģisko aktīvu vielu kombinācija, kas atbalsta sirdi, sirdsdarbību un to precizitāti, jā, jo sirdi ir ļoti svarīgi darboties viena ritmā, teiksim, jā. Un viņam sastāvs ir izveidots tā, lai, teiksim, pret stresu viņš nedaudz mazinātu to uztraucamo pulsu, ja? Un arī no bioķīmiskā mehānismā viņš arī darbojas, uzlabo, ja? Un kopā viņš nodrošina tādu precīzu sirds ritmu, ja? Aptiekā ir ļoti liels piedāvājuma klāsts arī sirds atbalstam. Kāpēc tieši Valeronu? Kāds tur ir tas īpašais sastāvs un tik laba iedarbība? Nu, pirmam kārtam aptieka tiešām ir ļoti daudz tā izvēle, ja? Un daudzi produkti viņa pārsvarā balstīti pēc iedarbības mehānisma kā monopreparāti. Vai nu tas ir magnija preparāts, vai nu B grupas vitamīnu preparāts, ja? Vai nu vēl kaut kāds, teiksim, vai nu vienkārši vilkābeles ekstrakts, vai baldriāņi, ja? Bet, teiksim, kopsumā, teiksim, viss, kas, teiksim, kas ir nepieciešams, pieņemsim, precīzai sirdsdarbība, ja? Neviena preparāta praktiski nav, ja? Un Valerona ir apkopots viss. Tur gan tiamīns, gan baldriāņa ekstrakts ar vilkābeles ekstraktu, ja? Gan arginīns, gan koenzīms Q10. Un tur daudzas, teiksim, tādas bioloģiski aktīvas vielas, kas nodrošina kopumā to precizitāti sirdsdarbībai. Kādi ir simptomi, kad mēs jūtam, ka sirsniņai jau ir kļuvis grūtāk? Klasiskais ir tas, pieņemsim, ka aizdusa pie lielākas fiziskas slodzes, cilvēkam trūkst telpas, viņam sākas aizdusa, ja? Viņam reāli iekšā viņam pieaugs puls, ja? Un viņš daudz grūtāk jau sāk panest to otro stāvu, pieņemsim, uzkāpt uz otro stāvu, ja? Un tas nozīmē tas, pirmais droši var šeit pateikt, ka viņam noteikti trūks kaut kādu visādu vitamīnu, teiksim, vitamīnu organismā. Uz turien var attiecināt to pašu magniju. Magnija trūkums viņš ļoti labi iespaido sliktu muskuļu darbību, teiksim, ja? Magnija deficītu ir jālikvidē, respektīvi, ja? Tad ir B grupas vitamīni, kas ir svarīgi, ja? Tad pieņemsim, ko vēl var just cilvēks. Sirdsklauves, kaut kādas ekstra sistoles, pieņemsim, ja? Pārsitieni tā saucamie, ja? Tas arī norāda uz to, ka sirdī kaut kas nepatīk iekšā, ja? Un ja tu to sajūti, tad, teiksim tā, jāieklausās šajos simptomus un jāpaseko līdzi savam stāvoklim. Droši vien arī visu laiku, visu cilvēku biedrs stress ir tas, kas nomoka arī mūsu sirdi. Jā, īstenībā par stresu es nemaz neko nepateicu, ja, bet stress ir tiešām viens no lieliem ienaidniekiem, jo caur stresu
ienāk sirds asinsvadu sistēmā un bojā to veselību. Tur sliktais kortizols, tie visi stresa hormoni, tur kaut kādi adrenalīni, noradrenalīni, tāpēc mums sirds uzreiz pieaug tās puls, jā. Un tas ir tiešām stress ļoti kaitīgi iedarbojas uz sirds veselību. Sirdī nepatīk nervozēt. Noslēdzošais jautājums, ko es gribu teikt, kā tad mēs atbalstam savu sirdi ar Valeronu? Valerons ļoti labi, viņš tāds kombinēts līdzeklis, sirds veselībai, sirds atbalstāms, sirds precīzai sirdsdarbībai. Ja? Tur ir vairāki vitamīni, tur ir E-vitamīns, kas jau sen ir aizmirsts. Ja? Tur ir kalijs, magnijs, kas palīdz to sirds ritmu kontrolēt. Tur ir arginīns, koenzīms, taurīns. Un 5 augu ekstrakti, tiem baldriāņu ekstrakts, vilkābeles ekstrakts, ķiploku zaļstejas ekstrakts. Ja? Un viņš tādu nodrošina kombinēto iedarbību. Tagad tas ir pavisam vienkārši. Un es jums saku, izkāpiet no savas komforta zonas. Nebrauciet ar mašīnu, paiet to gabalu ar kājām, nopērciet riteni, velosipēdu. Brauciet ar velosipēdu. Un varbūt, ka ir vērts izmantot trepes, nevis braukt ar liftu. Un tagad reklāmas pauze, bet tiksimies pēc neilga brītiņa, kad turpināsim diskusiju par sirds veselību. Vai tu, mans mīļais skatītājs, zini, kāds ir tavs asinsspiediens? Es tūlīt to zināšu, jo esmu atnākusi pie ārsta kardiologa Jānas Paiglītes. Sveiki, doktor! Labdien! Tad mēram var? Mēram! Ja spiediens ir augsti normāls, tas ir 140 uz 80. Jāsaka tāds, tas droši vien tāpēc, ka šeit ir ārsta kabinets un ir baltā halāta sindroms. Otrs ir, protams, kā saka, televīzijas klātesenības. Jā, jo ir mazliet satraukums. Veģetatīvā nervu sistēma, protams, ka mums mazliet paaugstina to spiedienu. Bet ja viņš visu laiku ir 140 uz 80, tad vajadzētu sākt domāt. Kāda ir norma? Tā ir principā mums vajadzētu orientēties uz to 120 uz 80, bet, protams, tāds visiem nebūs. Arī 130 vēl ir normāls spiediens, principā līdz 140 uz 80. Kāpēc ir tāds pieņēmums, ka augsts asinsspiediens un paaugstināts holesterīna līmenis ir tā saucamais bīstamais pāris? Tāpēc, ka holesterīns ir ļoti daudziem paaugstināts jau pirms tam, kad vēl ir parādījies augsts asinsspiediens. Un augsts asinsspiediens kopā ar augstu holesterīnu ir ļoti nedraudzīgi organismam, kas būtu jāārstē abi divi kopā, ne tikai viens no viņiem. Tad mums ir gan labais holesterīns, gan sliktais holesterīns. Ir kopējais holesterīns, kas sastāv gan no labā, gan no sliktā. Augsta blīvuma holesterīns ir tas saucamais labais holesterīns, ko mēs tā ļoti ietekmēt nevaram, kāds viņš mums ir no iedzimtības dots, tāds viņš būs, bet sliktie holesterīni ir zema blīvuma holesterīns un triglicerīdi. Ja mēs skatāmies uz to slikto holesterīnu, tas ir zema blīvuma holesterīns, kuram ir norma zem 3, tad mums ir jāstāsta, kas mums sēž pretī par pacientu. Vai tas ir absolūti jauns un vesels bez jebkādām blakus slimībām ar normālu spiedienu, tad lai viņam ir zem tā 3. Ja? Bet ja jau pacientam ir augsts asinsspiediens, tad viņam norma ir pilnīgi cita. Un kāda varētu būt medikamentu terapija? Medikamentozā terapija dotā brīdī ir ļoti plaša. Protams, neviens nav atcēlis veselīgu dzīvesveidu, kas arī nedaudz var samazināt holesterīnu, ja mēs zinām, ka cilvēks stipri grēko par kustībām, par ēšanu vai par ūdens dzeršanu. Bet ja mēs zinām, ka viņš negrēko nemaz un viņam jau ir kaut kāda slimība, tad mums pilnīgi noteikti ir medikamentoza terapija. Mums ir pašlaik ļoti laba pieejama kombinēta terapija, kur ir 2 zāles, ir 3 zāles vienā, kurā ir gan spiediena zāles, gan arī holesterīna zāles, kur mēs varam ārstēt gan spiedienu, gan holesterīnu ar vienu tableti. Tagad arī ir ļoti laba izvēle. Mums ir, lai mums nebūtu tikai jāceļ lielas devas statīniem, mums ir kombinēta terapija, arī statīna terapija, kur mēs varam iegūt daudz labāku efektu, dzerot mazākas statīna devas, bet kombinētāku terapiju. Un tas efekts tiešām ir labs, un mums nav vairs grūti dabūt šos ļoti zemos zemu blīvuma skaitļus. Jā, doktor, un noslēgumā, kāda ir spēka vārda pacientiem no jums kā no kardiologa?
kā saka, vairāk rūpēties par to profilaksi un tādu terapiju, kas palīdzētu kvalitatīvi un labi mums dzīvot.